Labrīt, brāļi un māsas, draugi. Šī man ir tāda ļoti priecīga diena. Daudz iemeslu dēļ, bet īpaši tāpēc, ka šodien jaunieši esam tāda viena komanda un var sajusties tā iedvesmojoši, ka varējām jau iepriekš arī tikties un mēģināt un domāt. Laikam tā ir viena no visbrīnišķīgākajām izjūtām, ka var būt tāda komanda, kas kopīgi darbojas. Un tāpēc šī tiešām ir mums īpaša diena, īpaši svētki. Mūsu dziesmu grāmatā ir tāda dziesma, kad mieru ar Dievu. Ziniet šo dziesmu? Tā ir viena no populārākajām, vai ne? Un angļu valodā šīs dziesmas varbūt vārdi nedaudz atšķirās, un tur tā galvenā doma ir manai dvēselē ir labi, ar manu dvēseli ir kārtībā, mana sirds ir mierā, man ar Dievu, manas attiecības ir nokārtotas. Un es gribu uzdot jautājumu mums visiem, kā ir ar tavu dvēseli? Vai ar tavu dvēseli viss ir kārtībā? Vai tava dvēsele ir mierā? Šodien ir sabata diena, mēs apstājamies no darbiem, bet kā ir ar mūsu sirdi? Vai ne tikai attiecībā uz sabatu, bet vai tā ir atradusi mieru? Vai tā ir labi? Es tā domāju, un pārskatot savu nepārāk garo dzīvi, bet vairāk iedzinoties Dieva vārdā un iedzinoties Dieva gudrībā. Šķiet ir tādas 3 dzīves jomas, jeb 3 līmeņi, kurā mums ir jāiegūst miers. Un jūs ziniet, ja cilvēks sirds nav mierīga, cilvēks nav arī priecīgs, viņš nevar būt laimīgs, jo viņš ir tādā kā diskomfortā, viņš jūtas, ka kaut kas nav nokārtots, kaut kas nav atrisināts, kaut kas nav īsti kārtībā. Varbūt pat nevar īsti pateikt, kas, bet viņš nejūtas īsti laimīgs. Un šis pirmais līmenis, šī pirmā joma, kas skar visdziļāk, ir miers, kas nāk tad, kad mūsu dvēseles apņem glābjošais evaņģēlijas spēks. Ko tas praktiski nozīmē? Tas ir miers, kas nāk tad, kad esmu nācis pie Jēzus. Un es zinu, ka Dievs mani ir pieņēmis, kad es dziļi savā sirdī saprotu, ka man ir piedots, kad es varu ar nožēlu atvērt savu sirdi Dievam un zināt, ka viss ir nolīdzināts. Tas ir miers, no kura mums nekad nevajadzētu aiziet. Šis miers nav miers īpašiem gadījumiem, īpašam noskaņojumam, īpaši labām dienām. Tas ir miers, kurā mums vajadzētu dzīvot. Vai es dzīvoju pastāvīgi ar dziļu apziņu un ticību sevī, ka mans parāds ir dzēsts. Viss. Dievs man ir piedevis. Un šis miers nāk tikai tad, ja tur neseko vairs vārdiņš jā vai bet. Jā, Dievs man ir piedevis, bet man tomēr ir vēl jāpierāda sevi Dievam. Vai ja es tomēr vēl šo lietu tas man jānokārto, es nezinu, man jāsasniedz vēl kāda lieta. Ja šis nav tavs sirds stāvoklis, tad tu nezini, ko nozīmē miers, ko Dievs vēlas sniegt. Tas ir pirmais visdziļākais.
Otrs ir miers, kas nāk tad, kad tu atrodi savu vietu Dieva plānā. Miers, kas nāk tad, kad tu esi atradis savu kalpošanu, un tad, kad tu piepildi un darbojies tajā uzdevumā, kam Dievs tevi ir radījis. Kad tu darbojies saskaņā ar savām dāvanām, kad tu darbojies Dieva darbā, un tu zini, es esmu īstajā vietā. Man ir jāpieaug, man ir jāmācās, bet es esmu tur, kur Dievs mani vēlas redzēt. Es esmu īstajā vietā. Ja tu vēl neesi atklājis, ja vēl neesi atradis šo piepildījumu, savu vietu, un Dievam priekš katra cilvēka, tāpat kā katram ir vieta Dieva sirdī, katram ir vieta debesu mājvietās, tāpat arī viss šīs zemes Dieva darbā, katram ir plāns, un nav iespējams miers šajā līmenī, kamēr mēs neatrodam vietu. Mums var izdoties, mums var būt veiksme, mums var būt priecīgi brīži, bet mēs nepazīstam mieru, kas nāk tad, kad es esmu tur, kur Dievs man vēlas redzēt. Un jāatzīstas, mēs neesam laimīgi, pat ja mums ir viss šķietami. Mēs nekad nebūsim laimīgi, mēs nebūsim tajā vietā uzdevumā, kur Dievs mums ir paredzējis. Un trešais līmenis. Mēs nevaram baudīt mieru, ja mūsu dzīve nav saskaņā ar dzīvo Dieva vārdu. Ja mūsu dzīvesveids vai mūsu principi vai mūsu vērtības ir pretrunā ar to, ko saka Dieva vārds, ir sevišķi, ja mēs to zinām, ja mēs to esam ieraudzījuši. Un ja mēs neesam ar saskaņā ar to, mēs nezinām, ko nozīmē miers šajā līmenī. Mēs gan zinām, ko nozīmē Dieva mīlestība, jo Dievs mīl tāpat. Mēs tik un tā zinām, ko nozīmē Dieva rūpes, viņa gādība, jo lietus līst un saule spīd par taisniem un netaisniem. Tas varbūt tik ļoti to neietekmē. Dieva labvēlība ir ar mums, viņa mīlestība. Bet ko nozīmē patiesa miers? Un tas tūdaļ pārvēršas arī priekā. Mēs varam baudīt tikai tad, ja visdziļākajā līmenī mēs apzināmies, ka es esmu Dieva bērns un man ir piedots. Viss, un tur neseko, jā, bet. Es varēšu piedzīvot mieru un prieku tikai tad, ja es būšu tajā vietā, kuru Dievs man ir paredzējis. Un es piedzīvošu mieru tad, ja es dzīvošu saskaņā ar Dieva vārdu. Nav iespējams miers cilvēkam, kurš savu dzīvi Dieva žēlstībā nepielīdzina Dieva vārdam. Tas mieru nebauda. Pat ja ārēji izskatās ir kārtībā, pat ja ārēji izskatās iedvesmojoši, šis cilvēks mieru nebauda. Man skolotāja Māja, viņa pacēla galvu uzreiz. Viņai bija tāds teiciens, ko viņš un tad mēdz lietot. Miers, tā ir greznība. Ir bijis tā, vai ne? Miers, tā ir greznība. Un ziniet, debesu valstībā pie Dieva valda greznība. Šī greznība tur valda bagātīgi. Un tieši tāpēc, ka Jēzus bija visos šajos līmeņos pilnība. Vēstulē Ebrejiem 1. nodaļā, 9. pantā, ir sacīts, ka Jēzus bija svaidīts ar prieka eļu vairāk nekā visi viņa brāļi, nekā visi citi brāļi. Jūs iedomājaties, ko nozīmē svaidīts ar prieka eļu? Viņš baudīja laimi, piepildījumu, prieku, kā neviens virs šīs zemes. Tieši tāpēc, ka viņš bija šajās
3 lietās nopamatots un bija Dieva plānā. Varbūt kāds no jums, un arī es sev tā pārvērtēju, varbūt kaut kā pakavējāties pie kādas no kāda no šiem līmeņiem. Jūs sapratāt, jā, tur es apzinos, tur man ir viņas, bet šeit, jā, vai tas ir jūsu dzīves aicinājums, vai tas ir Dieva vārds, vai glābjošās attiecības ar Jēzu. Kā to mainīt? Kā nonākt no tās vietas, kur es esmu šobrīd, tur, kur man vajadzētu būt, tur, kur es īstenībā gribētu būt, tur, kur Dievs mani vēlas redzēt. Un ir jāatzīst, ka viens vētra, viens dievkalpojums vai viena lūkšana nevar paveikt to, kas ir tik dziļš un kur ir vajadzīgs īpašs un varbūt pat reizēm ilgstošs Dieva darbs. Es gan ticu, ka Dieva pieskāriens var būt tik spēcīgs pat vienā dievkalpojumā, jo ir sacīts, Dievam visas lietas ir iespējams. Tātad mums ir jāpieņem, ka Dievam arī ir iespējams vienā dienā izmainīt ļoti īpaši. Mēs to redzam Bībelē, kā tas ir bijis, kad cilvēks sastapa Jēzu, tas viņus izmainīja. Viena sastapšanās ļoti. Bet iespējams mums tas var prasīt laiku. Un tas reizēm liek sašļūt mūsu dušai, jo tas prasa laiku, tas prasa kaut kādas pūles, un mēs paliekam tur, kur mēs esam. Vai tas tā bieži nenotiek? It kā gribētos, bet šķiet, ka roka nesasniedz. Kaut kas ir tā kā pietrūcis. Bet es gribētu, lai tomēr Dieva spēkā šodien kaut kas iesāktos mūsu dzīvēs. Mēs nevaram atrisināt visas šīs lietas, bet kaut kas iesākties šodien var. Var iesākties, var tikt spērti pirmie soļi. Pietiek ar vienu soli. Jūs ziniet, mašīnām, tad, kad beidzas tehniskā apskata, tad, kad viņas vairs nedrīkst lietot satiksmē, šī apskata ir jāaiziet pārbaudas un visam ir jābūt kārtībā. Bet kaut kā ir jānokļūst līdz šai pārbaudas vietai un kaut kā ir jānokļūst, ja tas nepieciešams līdz autoservisam, lai to varētu sakārtot. Un ko šādos gadījumos dara? Jūs nedrīkstat braukt, bet kaut kur ir jāvirzās. Jūs sajūtat, ir nederīgs darbam, bet tomēr kaut kur ir jāvirzās. Šoferi, ko tad parasti dara? Tad var izņemt, slimības lapu vai vienas dienas atļauju piedalīties satiksmē. Jūs nedrīkstat pēc būtības, mašīnas stāvoklis to neatļauj. Mēs tā garīgi pārnest, ja? Nav mūsu stāvoklis garīgi, gana labs, neesam varbūt tajā labākajā sirds gatavībā kalpot, doties, bet mēs tomēr gribam tos nokārtot. Mēs gribam, lai kaut kas mainītos, mēs gribam, lai lietas sakārtotos. Un līdzīgi kā mēs varam lūgt, lai mums piešķir šo vienas dienas braukšanas atļauju, lai mēs varam virzīties, lai mēs varam doties, lai mēs varam mainīt šīs lietas, sakārtot. Tāpat es gribētu, lai simboliski mēs šajā dienā caur lūkšanu, caur īpašu saucienu uz Dievu, it kā paņemot šo vienas dienas atļauju, it kā šo pagaidu gājienu pie Dieva, lai šodien iesāktos tas, ka mēs ļausim Dievam izdarīt to pārmaiņu. Tā mums pieskārties un atklāties, ka mēs nonāktu no tās vietas, kur esam tagad. Tur, kur Dievs mums vēlas redzēt. Un 139. psalmā ir tāda lūkšana, 23. un 24. pants. Kam tas ir iespējams?
atšķirsim Dievu vārdu. Kam nav tie dzirdēs un tie domās līdz, bet kam tas ir? Uzķirsim šo lūgšanu. Un es domāju, tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk. Ja mēs vēlamies tuvāk pie Dieva, ja mēs vēlamies šo mieru, ja mēs vēlamies, lai mūsu dzīvēs piepildās šis plāns visos līmeņos. 139. psalms. Šis ir tas, kur mums jāsāk un ko mēs visi varam. Šeit nav aicinājums uz kaut kādām varonīgām lietām vēl atrast sevī spēkus, jo mums jau nav spēka. Tas no Dieva nāk. Bet šo mēs varam. Šo lūgšanu mēs varam lūgt. Un tas ir pirmais solis. Un tas visiem ir iespējams. 139. psalms, 23. un 24. pants. Es lasīšu, un kam ir iespēja lasīt, lasam līdzi. Ar balsi. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Tādi vadi mani pa mūžības ceļu. Šī lūkšana, ziniet, mēs draudzē parasti nepraktizējam tādas iemācītas lūkšanas, kas bieži vien tad var pāriet tā kā tādos skaitām pantiņos. Bet šī ir lūkšana, kuru būtu vērts iemācīties no galvas un šad un tad iekļaut savā kopīgajā lūkšanā. Iekļaut šos teikumus. Pārbaudi mani, ak Dievs. Izzini manu sirdi. Izmeklē mani. Izdibini skaidri manas domas. Citiem vārdiem sakot, Dievs, ielūkojies manā sirdī. Kur es esmu? Kur es patiesi esmu savās attiecībās ar tevi? Vairs nesalīdzinot ne ar Dievu. Neattaisnojot, neizskaistinot, arī varbūt pārāk nenokritizējot sev, bet Dievs ielūkojies manā sirdī. Un ziniet, kas notiek, kad Dievs ielūkojies mūsu sirdīs? Varbūt rodas jautājums, kā es varu pateikt? Es esmu lūdzis, vai Dievs ielūkojās manā sirdī? Kā tas praktiski notiek? Kā tas skar manu dzīvi? Tajā brīdī notiek tā, ka mēs kļūstam ārkārtīgi godīgi pret sevi. Kad Dievs ielūkojas sirdī, mēs kļūstam ļoti godīgi pret sevi. Tajā brīdī mēs uz sevi paskatāmies tā, kā Dievs redz. Mēs ieraugam, kā ir. Mēs izjūtam mīlestību, mēs izjūtam tomēr tajā visā drošību. Mēs neizjūtam tur nosodību, bet mēs ieraugam, kur mēs esam. Mēs ieraugam, kā Dievs mums redz. Šī ir neparasta lūkšana. Kurš gan vēlas, lai viņu pārbauda? Jūs iedomājaties dažādās dzīves situācijas. Darba vietas, sevišķi uzņēmēji, biznesa cilvēki, kam ir vairāk darīšanas ar valsts ieņēmumu dienestu. Šķiet, ka valsts ieņēmumu dienestu, audits vai kaut kas tam līdzīgs, tas ir tāds bies, tas ir kaut kas nevēlams. Nāks, tad ir satraukums, tad ir pat bailes. Bet šeit Dāvids lūkšanā lūdzu, pārbaudi mani, nāc, izmeklē mani, skaties manu dzīvi. Tātad tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Ar Dievu nekad nav tā kā pasaulē, kur mēģina atrast, lai pierādītu, lai nospiestu, lai pieprasītu pēc tam, lai norēķinātos. Kad Dievs ielūkojas, tas ir, lai atbrīvotu, lai dziedinātu, lai paceltu, lai atjaunotu. Mēs parasti baidamies no pārbaudījuma. Es atceros to laiku, kad es strādāju bērnu dārzā. Un tur tika izgudrot
Pilsēta bija izgudrojusi vienu jaunu pārbaudu klāt jau tām, kas jau notiek. Un mūsu darbinieki bija ļoti satraukušies. Un es atceros, ienākot bērnu dārzā un pāraujot apavus un sagatavojoties nodarbībām. Ienāk direktori, un es jūtu, ka viņi tāda tramīga un parasti viņi sasveicinās un viņi dodas prom, bet es nevaru saprast, viņi tā kā paliek un tā kā kaut ko gaida, un es tur vēl kaut kādas savas lietas kārtoju. Beidzot viņi saka, vispār es gribētu pielūgt kopā ar tevi. Es pārbaudu šodien. Jūs saprotiet, ka cilvēki ir pat gatavi Dievu lūgt. Ja viņiem ir pārbaudas, viņi to nevēlas. Bet šeit ir kaut kas pilnīgi. Tas pat nav labāks, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Aizmirstam tās pārbaudas, kuras esam piedzīvojuši, eksāmenus vai kuras esam izkrituši. Teikt Dievam pārbaudi. Tas nozīmē ceļš uz izaugsmi, tas nozīmē ceļš uz izraušanos, jo beidzot mēs sapratīsim, kur esam un kur Dievs mums vēlas vadīt. Atklāsmes grāmatā tests Laodiķejas draudzē 3. nodaļa. Tur ir šie vārdi. Šis raksturojums, kur varbūt negribās pat šajā brīdī izteikt, viņš nav pozitīvs. Šī pēdējā laika draudze, tur ir šī rendenība. Bet tas, ko Dievs saka, bet tu nezini to, tu to neapzinies. Tur ir tā problēma, ka tu nesaproti savu stāvokli, tu neizjūti tāpēc arī vajadzību kaut kur virzīties uz priekšu, lūgt manu palīdzību. Bet tad, kad Dievs ielūkojas mūsu sirdī, tad Laodiķejas draudzes šis raksturojums sāk brukt, jo mēs apzināmies. Tajā brīdī mēs ieraugam, kā ir. Un tā jau ir puse no dziedināšanas. Puse no dziedināšanas ir, kad nokrīt šīs zvīņas, kad mēs ieraugam, kur es esmu. Vai jūs ziniet, kur ir visietekmīgākā vieta? Ietekmīgākā vieta, kas visvairāk maina cilvēku. Kā jums šķiet? Ja mēs gribētu piedzīvot pārmaiņu, kur ir tā ietekmīgākā, vislielāko iespaidu atstājošā vieta? Kur mums būtu jādodas? Tā ir vieta, kurā cilvēks nonākot nekad nevar palikt tāds, kāds viņš bija. Šī vieta ir Dieva klātbūtne. Nonākot Dieva klātbūtnē, cilvēkā kaut kas notiek. Grāmatā Sentēva un pravieši ir tāda iespaidīga doma, ka pat lielais dvēseļu ienaidnieks, Sātans, šis varmāk, ka pat viņš, kad viņā jau bija šis sacelšanās gars, pretoties Dievam, iet viņa ļaunuma ceļu, pat viņš, kad viņš nonāca Dieva klātbūtnē, pirms vēl viņš bija izraidīts no debesīm. Kad viņš nonāca Dieva klātbūtnē, teica, ka pat viņa sacelšanās gars salūza. Ka pat viņa sirds iekvēlojās mīlestībā uz radītāju, pielūgsmi. Pat viņš tiek izmainīts Dieva klātbūtnē. Šī Dieva klātbūtnes atmosfērā, mīlestības spēkā, neviens nepaliek tāds, kāds viņš ir. Mīļā draudze, jūs un tāpat arī man. Mūsu cīņa, mūsu lielākais izaicinājums ir nonākt Dieva klātbūtnē. Būt Dieva klātbūtnē. Pārējo darīs tā kunga gars. Tas mums ir apsolīts. Tad mēs tiksim mainīti no spožuma uz spožumu. Mūsu uzdevums nav sakost zobus stiprāk,
un pateikt nē šai lietai. Tas gan notiks. Mūsu uzdevums nav kaut kā ar savu gribas spēku pārmērīgi cīnīties un nobūt. Mūsu lielākā cīņa, mūsu izaicinājums ir nonākt Dieva klātbūtnē, būt Dieva tuvumā, satikties ar Dievu un tur uzkavēties, jo vēl nav bijis neviens cilvēks, kurš sastopoties ar Jēzu, sastopoties ar Dievu godību, paliek tāds, kāds viņš bija. Ne visi kļuva mīloši. Citu sirdis nocietinās, citi aizgājas zobus grieždam, citi salūst, citi slavēja, citi raudāja, citi palēkdamies skrēja aiz pateicības. Viņu veselība tika dziedināta, bet neviens neaizgāja tāds, kāds viņš bija. Šī lūkšana, kuru mēs iesāksim mūsu ceļojumu, izmeklē manu sirdi. Dievs ieskaties. Šis godīgums, kurš mums tiks dāvināts kā dāvana, ne jau lai nospiest, bet lai celtu, lai dziedinātu. Tālāk mūsu soļi vedīs Dieva klātbūtnē. Sastapšanās lūkšanā, sastapšanās klusumā, sastapšanās Dieva vārdā. Nekas nevar mainīties, ja mēs nenonāksim Dieva klātbūtnē. Visas pārmaiņas būs tikai ārējas un īslaicīgas. Bet ja mēs Dieva tuvumā būsim, mūsu dzīves mainīsies. Arī draudzē. Mēs varam pārorganizēt, mēs varam pārstrukturēt, mēs varam no vienas kalpošanas pāriet citā, mēs varam kaut ko mainīt, mēs varam tur un tā, bet tas pienesums nemainās. Tas pienesums, tas ieguvums mainās tad, kad kāds, pat ja viens, varbūt nevienam nezinot, viņš to nepasaka, ka es došos. Viņš nepasaka, ka Dieva gars mani aicina tuksnesī pie Dieva. Un varbūt vēl daudzas nedēļas neviens arī neuzzina. Bet draudze sāk mainīties par tik, cik šis cilvēks ir bijis ar Dievu. Cik viņš ir uzņēmis no Dieva. Un es gribu jūs iedrošināt, un lai Dieva spēkā tas nes tādu pamudinājumu man personīgā liecība. Par Jēzu ir teikts Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 12. un 13. pants sākums. Pēc kristībā, un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. Un viņš bija tuksnesī 40 dienas. No Dieva vārda mēs zinām, ka viņš tur arī tika kārdināts. Bet mums ir šī papildus liecība grāmatā Laikmeta ilgas, ka Jēzus aizgāja, lai pārdomātu savu misiju, lai sagatavotos kaut kam lielākam. Viņš bija brīnišķīgi kalpojis pie Namdara galda, ģimenē, bet tagad viņš aizgāja tuksnesī, lai sagatavotos lielākam uzdevumam, īpašākām lietām. Šajā rudenī, 28. oktobrī, man būs kāda jubileja. 10 gadi kopš ūdens kristības. Šeit ir mans kalps. Šeit es viņu pārsteigāju visai bieži. Pirms 10 gadiem tika sacīts šis jāvārds, un tas bija kaut kas ļoti skaists un brīnišķīgs. Ziniet, tā dedzība, kas ienāca, ticības dāvana, kas tika piešķirta,
to tiešām nevar nosaukt citādā kā jaunpiedzimšana. Tā bija tā kā, tas bija jauns sākums, tas bija tā kā jauns skatījums, jauna pasaule, jaunas domas, jaunas vērtības, citi mērķi, kas bija svarīgs, kas šķita iegūms, tas tiešām patiesi šķita kā zaudējums. Kad bija kādi mērķi, kurus gribējās sasniegt, tad tie šķiet izgājis. Viens mērķis bija būt tuvumā Dievam, kalpot Viņam un kaut kā to prieku, to bagātību, kas ir saņemta kaut kā dalīties ar citiem, kaut kā arī citiem palīdzēt turp nonākt. Un pagāja viens skaisti 5 gadi. No spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku. Es atceros, bija brīdinājumi neizbeigt. Bija brīdinājumi, tomēr cilvēki nav eņģeļi, draudzē visi nav eņģeļi. Es saprotiet, tā kā brīdinājumi nevilties, brīdinājumi, ka nebūs jau viss tik ziedoši, nebūs viss pilnīgs. Ja esi gatavs, neapdedzinies, neesi arī pārsteigts, ja kaut kas nenotiek tā kā viskaistākajos sapņos. Un es nesapratu, par ko cilvēki runā, jo manas sirds bija es teiktu, Dieva gara pilna, prieka pilna. Un tomēr, pēc 5 gadiem, bija tāds viens pusgads, kad kaut kas mainījās. Gluži kā ar svētā gara darbu, kas ir salīdzināts ar vēju, ka tu nezini, no kurienes viņš pūš, kur viņš iet. Kā tā atgriešanās notiek, jūs nesaprotam. Mēs nesaprotam. Tāpat ir arī ar netaisnību un tādu atkrišanu vai atslābumu. Mēs pat nevaram īsti pateikt, no kurienes un kurā brīdī kaut kas sāk mainīties, bet pienāk brīdis, kad tu atzīsi, kaut kas ir mainījies. Manas sirds vairs tā nemīl Jēzu, kā tagad mīlējusi. Domas par Kristus atnākšanu vairs nav manas vismīļākās domas. Man mīļākā nodarbošanās bija vakaros iziet ārā, skatīties debesīs un vienkārši iztēloties, kā Kristus atgriež. Un kad es saprotu, ka šis vairs nav manas vistumākās domas, tās man ir svarīgas, bet sirds vairs tā nedeg. Es varbūt teiksiet, tā jau tas notiek citam pēc gada, citiem pēc 5. Tā pirmā mīlestība atslābst, tā pirmā mīlestība mazinās. Un tas ir normāli. Vai tas ir normāli? Kā jums šķiet? Tas nav, jo Dieva vārds saka, Atklāsmes grāmatas 2. nodaļā, 4. pantā, tā ir vēsts Efezes draudzei. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Ja tas būtu normāli, Dievs nekad neteiktu, man pret tevi ir tas nav labi. Atgriezies pie šīs pirmās mīlestības, pie tiem pirmajiem darbiem. Atgriezies, tātad tas ir iespējams. Un, ja līdz šīm visus 5 gadus, lasot Atklāsmes grāmatas 3. nodaļu par Laodiķejas draudzi, es nesaprotu, kā tas var būt, kā cilvēks var būt rendens. Kā par kaut ko tādu kā Jēzus, par vēsti, par šo laiku, par lietām, kas notiek ar dvēselēm, kā var būt viduvēji sajūta. Es to nespēju saprast. Es neuztvēru šo vēsti. Viens no sāpīgākajiem brīžiem manā dzīvē bija, kad es lasīju šos 3. nodaļas pantus no 14. panta Atklāsmes grāmatā. Starp citu, kam ir adresēta Laodiķejas draudzes vēstule? Kam viņi ir? Kaldu? Skaļāk pēdējo dienu draudzei. Tā nedroši. Viss atbildes, es domāju, ir pareizi. Bet
pareizā atbilde ir man. Man. Tas nav draudzē. Jā, protams, tas nav pēdējo, tas ir man. Es pirmo reizi, lasot šos vārdus, saprotu, ka tas ir par mani rakstīts. Kā es varēju te nonākt? Un es nespēju pats vairs izrauties. Un es droši vien nonācu tajā, ko sauc par tādu, ko sauc mūsdienās par depresiju. Tā droši vien bija tāda mini. Ārēji to nevarēja droši vien pamanīt. Kalpošana turpinās, bet es saprotu, Dievs tā dzīvot es nevarēšu. Es gribu atpakaļ. Dievs, es nevaru atgriezties pie saviem kalpošanas pienākumiem, pie draudzes darba, tā kā man ir tagad. Dievs, kaut kam ir jāmainās. Dievs tuvojās vasara tajā brīdī. Dievs, šajā vasarā kaut kam ir jānotiek. Es negribu piedzīvot, ka pienāk rudens, man ir tādu sirds stāvokli, kāds ir tagad. Un es Dievam saucu, es uz Dievu saucu un lūdzu, ko man būs darīt? Kā es varu piedzīvot un atgūt to, ko es esmu pazaudējis? Ko man būs darīt? Pirms 2 nedēļām mums apcerējumā Bībeles izpētes materiālā bija šīs rakstvietas. Kā lai es tuvojos Dievam? Jūs atcerieties? Vai ar 10,000 šeļu straumēm, vai nes 1000 upuru, vai man pirmdzimtais jādod? Un to es nevaru. Kas man ir jādara? Kā man tuvoties Dievam? Dievs, kā? Jo es sapratu, nepietiks ar vienu lūgšanu. Nepietiks, es vienkārši nedaudz vairāk palasīšu. Tas vairs man nenostrādā. Kaut kas dziļāks ir noticis. Un jo laiks iet uz priekšu, jo dziļāk tas iet. Bet kā es domāju, vai Dievam patīk atbildēt uz šādām lūgšanām? Ko man būs darīt, lai es tevi atrastu? Dievam patīk, kā jums šķiet? Ļoti tās jau ir viņa izraisītas lūgšanas. Svētais gars jau lūdz sirdī, viņš jau sauc. Brīnās, ka mēs atsaucamies. Un Dievs pateica, kas ir jādara. Un tas ir līdzīgi kā šajā rakstvietā par Jēzu. Un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. Un viņš bija tuksnesī 40 dienas. Dievs skaidri lika saprast, ka vienīgais, kas var atstāt iespēju, vienīgais, kas var mainīt, ir pavadīt laiku ar Dievu vienatnē tuksnesī. Ko nozīmē tuksnesis? Kas mūsdienās varētu būt tuksnesis? Kādas ir tuksneša īpašības? Tas, ka tur nav daudz kaut kā. Tu esi nost no visa. Tur nav civilizācija, tur nav traucēji, tur nav kam, ko acīm uzlūkot. Tur nav kas traucē. Tas ir, citiem vārdiem mūsdienās varētu teikt, un tas var nebūt tuksnesis, varētu teikt, un gars viņu tūdaļ vadīja prom tādā vietā, kur nekas netraucē, kur nekā nav, kur var būt vienkārši ar Dievu. Un Dievs skaidri pateica, dodies, noliec laiku, nos no visa, jo ja kaut kas vēl mainīs, tad tas būs laiks divatā ar Dievu. Un es sapratu, manā gadījumā tā nebūs ne diena, ne divas. Es domāju, cik man tas prasīs? Mēnesis. Varbūt visu vasaru atlikušo. Es nezināju. Es savā sirdī apņēmos. Dievs, cik tas prasīs? Tik tas būs. Es neatgriezīšos atpakaļ no šī tukšneša līdz tu nebūsi izdarījis šo žēlistību un to nebūsi piepildījis. Es sagaidīju ļoti daudz. Es kādreiz dzīvē kaut ko esmu sagaidījis, tad tas bija tas. Es sagaidīju daudz no Dieva. Es sagaidīju visu. Vajadzēja vietu. Kā es domāju, Dievam patīk šāda lūkšana, Dievs dāvā vietu, kur mēs varētu pavadīt laiku kopā. Dievam ļoti patīk šī lūkšana. Tā bija nākamā diena, es jau neatceros, vai aiznākamā, kad es satieku cilvēku un iznāk sarunu,
Un viņš saka, es plānoju doties, man īsti nav. Kur cilvēks saka, jā, man ir vecāku mājās. Tur neviens nedzīvo. Tur ir skaista vieta, tā ir pie dabas. Dodies, cik gribi. Tur var būt brīvi, tur neviens cilvēks nav. Momentā. Uz šādām lūkšanām, kas apsola mums izraušanos pie Dieva, izlaušanos pie Dieva. Dievs ir gatavs atbildēt. Un tā pienāk šis laiks. Es parasti cenšos teikt jā, kalpošanā, jā, bet tas bija laiks, kad es pateicu nē. Jo es atbrīvoju šo laiku, lai būtu pie Dieva. Un tā es aizbraucu šajā vietā. Un, ziniet, es jums pateikšu, bija tā jocīgi. Es nezināju, ko man tagad darīt. Es jutos, esat lasījuši par Nikodēmu, kurš tā, ja cevišķies palasēt arī vēl komentārus laikmetu ilgās, tad viņš tāds neveikls bija, bikls, viņš nezina, kā iesākt sarunu, viņš nezina, kur sevi īsti likt, viņam tā kā nērti viņš. Un es nedaudz sajūtos. Gandrīz tā kā pirmo reizi. Bet šim vienmēr lūkšana, vienmēr nāc, vienmēr Dievs pieņem, vienmēr. Bet tagad tā. Es esmu šeit, bet man tas ir viss, bet es nezinu, ko lai Dievam saka, kā tam visam jāsākas. Es sāku tā kā izvairīties. Es sāku kopt māju. Jo vidi ir jāiekārtotas, man svarīgi. Tād es domāju, ka man apkārt neatkārtot. Pļauj, izskats. Un viss piedaru un viss grādu. Nu, kaut ko darīt, jo es nezinu. Es jūtos neveikli. Dievu priekšā. Pirmo reizi. Un Dievs nāca pretī. Dievs teica, kā būt, ja mēs sāktu ar nožēlu? Un ziniet, kad jūs būsiet savā tūkstneša vietā, tad tas būs pusdienas tūkstnesis vai vienas dienas tūkstnesis, kā Dievs jūs vadīs. Sākt ar nožēlu. Netēriet laiku, tur visādām citām lietām. Nožēlu. Nožēlu par visām sīkajām lietām uzskaitīt. Nē. Nožēlu par to, ka Dievs piedod, ka es esmu vispār nonācis šādā stāvoklī. Ir sacīt tādu vārdu, ja cilvēks nepretotos, visi cilvēki nāk pie Dieva, visi būtu piedodīti ar svēto garu. Ja cilvēks nepretotos, es lūdzu Dievu piedošanu, Dievs piedod, ka es esmu pretojies tavam garam. Es sajūtos kā nokaunējies, jo man šķita, ka es esmu uzdrošinājies visu šo pusgadu kaut kur no Dieva lēnām attālināmies. Tagad, kad man ienāca prātā, gandrīz es tādu mājienu, es tādu kniki. Jā, Dievs, tagad nāk šeit, tagad viss dara, kas vajadzīgs. Atjauno man. Es lūdzu Dievs piedod, ka es esmu apēdinājis tavu garu nonākam šeit. Lūdzu piedod. Un ziniet, līdz ar to brīdi atvērās debes. Pazuda laika izjūta. Man šīs 3 nedēļas, ko es tur pavadīju, izslēdzot telefonu, noliekot visas citas lietas malā. Tikai es un Dievs, lasot un lūdzot, meklējot, ieklausoties, ļaujot Dievam ieskatīties sevi, pārveidojot, uzņemot. Kad jūs esat spēruši tādu soli, jo tas nav ikdienišķi solis, jūs saprotiet, Dievs izdara kaut ko neikdienišķi. Es jums nevaru izstāstīt, es nevaru pietiekami dot liecību par to, cik spēcīgi Dieva vārds tad runāja uz manu sirdi. Tik spēcīgi, es vairs nekad to neesmu piedzīvojis. Dieva vārds tik un tā ir spēcīgs. Bet tik, lasot kopā Dieva vārdu un laikmetu ilgs, tas ir labākais, ja man būtu jādod rekomendācija, vislabākais, ko es vien varētu pieteikt.
Šķita tā, ka es būtu Jēzus klātbūtnē. Man šķita, ka es esmu viens no mācekļiem. Man likās, ka es piedalos visos tajos notikumos. Man likās, ka es dzirdu Jēzus balsi. Man likās, ka es sasmaržoju, ka es sajūtu, es dzirdu intonāciju, es redzu tos skatienus. Tik dzīves var būt Dieva vārds. Un izejot evaņģēlijam cauri, kas aptver 3,5 gadus Jēzus dzīves kopā ar mācekļiem, man šķita, ka šajās 3 nedēļās esmu 3,5 gadus bijis kopā ar Jēzu. Kā es domāju, tas var izmainīt kaut ko. Jūs būtu 3,5 gadus kopā ar Jēzu, izdzīvojuši visu notikumu. Kā nekas cits šeit pasaulē. Savalkot to visu kopā, es ieguvu vairāk nekā es biju sagaidījis. Ja līdz tam, tā garīgā dzīve arī 5 gados, kad tomēr bija dedzība un viss, viņi tomēr bija pazīstat, vai ne? Šo žestus. Augšā, lejā. Es teiktu tagad tā garīgā dzīve čāda. Dieva vārds saka, Jeremijas 29:13. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams. Tas ir apsolījums. Ja jūs spētu šādu soli, un Dievs nebūtu atrodams, tad es saprotu. Tu lauz Dieva vārds. Tas nav iespējams. No visas sirds meklēt un neatrast. Kad manam mīļam mācītājam Bilam Liversičam draudzē viens loceklis teica: mācītāji, mūsu draudzē nav svētā gara spēks. Mūsu draudzē nav Dieva kādas klātbūtnes, kaut kādas dzīvības nav. Bils Liversičs, viņš jautāja šim. Vai tev ir krīts? Krīts. Izrādās bija kāds redzot, tāfēl vai kas. Viņš saka, uzvelc apli. Viņš uzvelk apli. Viņš saka, iekāp tagad šajā aplī. Viņš saka, un tagad neizkāp no šī apļa, kamēr tu nebūsi piepildīts ar svēto garu, kamēr tu savu dzīvi nebūsi nodevis Dievam. Neizej no šī apļa. Tas ir šis stāvoklis, kurā mums ir jānonāk, ka es vairs tālāk tā negribu. Kā Leonards Rēmētils teica, viņš uzdeva jautājumu, vai jūs ziniet, kāpēc nenotiek patiesa atmoda? Atbildi ir tikai tāpēc, ka mēs esam ar mieru dzīvot bez tās. Mums ir jānonāk līdz stāvoklim gan draudzes dzīvē, gan katram personīgi, ka tālāk vairs es tā negribu. Un es tālāk tā neieškos. Tik tālu es kaut kā esmu vilcis, bet vairs tālāk ne. Šāds sirds stāvoklis jau ir biedā. Lūksim šo lūkšanu. Izmeklējam sirdi. Un tad lūksim, Dievs, vadi mani tavā klātbūtnē. Un arī jūsu dzīvēs ieskanēsies šis norādījums. Un gars viņu tūdaļ vadīja. Tūkstnes, kāda vieta. Kādam varbūt, kuram laiks ar Dievu ir 10 minūtes no Dieva, varbūt šis tūkstnesis būs 1 stunda no Dieva. Kādam varbūt tā tiešām būs nedēļa. Šeit mēs esam tik dažādi, un Dievu pieeja katram dažādi. Bet lūksim šo lūkšanu.
Dieva vārdā ir viens brīdinājums. Neapslāpējiet svēto kāru. Vēstulē Tesaloniķiešiem. Neapslāpējiet šodien svēto kāru ar vienkārši izklaidīgām lietām, ar kaut ko maznozīmīgu. Ja Dieva gars uz jums ir sācis runāt, neapslāpēs neviens. Līdz visā pilnībā nepiedalīsies Dievu no jums. Un miers, kas augstāks par visu saprašanu, nepiedalīs mūsu dzīves. Un priekēji nebūs uz mūsu galvām. Mēs nebūsim vissvētīgākā draudz, vissvētīgākie kristieši. Lai šo darbu tālāk turpina Svētais Gars pie visu mūsu sirdīm. Āmen.